Irina Belova Smorža lapas dziedināšanai 6. mēnesis, 5. diena. Kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu. 1. daļa. Efeziešiem 3, 20, 21. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. 2019. gada vasarā mēs bijām satriecošā konferencē Bredfordā, Anglijā. Tā ir leģendāra pilsēta, kuras pievārtē dzīvoja, kalpoja un godam pabeidza savu kalpošanu lielas ticības cilvēks Smits Viglsvorts. Šīs vasaras konferences spīkeri bija šodienas ticības ģenerāļi Bills Džonsons, Grēms Kuks, Tims Eldridžs. Tur, kur viņi sludina labo vēsti, vienmēr darbojas skola pārdabiskajam un, protams, dziedināšanas brīnumi. Visas 3 konferences dienas zālē es iebraucu ratiņos. Tāds bija manu lietu fiziskais stāvoklis tajā laikā. Manas kājas gandrīz nestaigāja, un tā es, tāpat kā visi ticīgie, meklēju Dievu ārstu un viņa dzīvo klātbūtni. Starpbrīžos starp sesijām darbojās dziedināšanas istabas, un daudz cilvēku saņēma dziedināšanu. Skanēja atziņas vārda aicinājumi lūgt vienam par otru, un Dievs reāli darbojās. Man viss patika. 2. dienas beigās mēs hallē sadūrāmies ar manu iemīļoto sludinātāju Billu Džonsonu, un viņš laipni piedāvājās par mani aizlūgt. Viņš sagrāva visas vēža traumas sekas. Es piecēlos balstoties uz mana vīra rokām, un tādā veidā man izdevās paiet dažus soļus. Es nesajūtu nekādas fiziskas izmaiņas, nekādu spēku pieplūdumu, bet es zināju, ka vārds, kuru atbrīvoja ticības cilvēks, ir dzīvs un darbojas. Tāpēc es nesarūktinājos, nesāku raudāt, bet vienkārši apsēdos atpakaļ savā krēslā. Cilvēki sapulcējās ap šo ainu, lūdza, uzmundrināja mani, tomēr es atkal apsēdos krēslā, jo bez vīra nostāvēt nevarēju. Taču es bieži atgādināju sev un visiem sev apkārt par to, ka Bills Džonsons par mani aizlūdza, un viņš sagrāva jebkādu traumu manā ķermenī. Kāda meitenīte, kas kalpoja dziedināšanas istabās, pirmo reizi tik karsti par mani lūdza. Viņa tik sirsnīgi lūdza Dievam brīnumu priekš manis šajās dienās. Visi zināja, ka 3. dienā būs brīnuma dievkalpojums. Es neizlaidu nevienu no sesijām. Es vispār centos neiziet ārpus viņa klātbūtnes telpas robežām. Man zālē atradās cilvēki, kam arī tāpat bija vajadzīga dziedināšana, un kā likums ar kāju traumām vai lūzumiem. Es ar labpatiku lūdzu, un Dievs nopietni laboja situācijas. Un lūk pēdējā konferences diena. Un kā vienmēr šādās konferencēs, brīnumu kalpošana. Tieši tā arī bija. Brīnumi, brīnumi, brīnumi. Kāda sieviete man aiz muguras
piecēlās no invalīda krēsla. Viņa teica, ka 10 gadus atradusies tādā stāvoklī, un lūk, viņa pieceļas. Mūsu draugs Reis, kalpotājs no dziedināšanas istabām Anglijā, pienāca pie manis ar asarām acīs. Es atnācu tevi piecelt, taču tā arī nepiecēlos no krēsla. Nejautājiet man, kāpēc es nepiecēlos toreiz. Es nesaprotu visu, kas notiek manā dzīvē, taču tā vienalga ir dzīvība. Man ir viss, kas nepieciešams, lai reiz pieceltos, un es dzīvoju ar šo ticību. Taču lūk, ko es saprotu šodien. Brīnumi nevienmēr notiek acu mirklī. Vislielākais brīnums jau ir noticis. Mēs esam iegājuši Jēzus dabā, un viņš ir ienācis mūsos ar visu savu valstību un svētā gara spēku, un šis spēks darbojas mūsos varenā veidā. Apostolis Pāvils par šo spēku raksta šādi: Kolosiešiem 1:29. Par to arī es cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Filipiešiem 3:21. Kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Viņa gaismas valstība izspiež no mums tumsas valstību, ar ko mēs bijām piepildīti. Un pie jebkura izdevīga gadījuma tumsa cenšas mūs sagraut un apdzēst mūsos viņa gaismu. Bet dzīvības gara likums Kristu Jēzu spēcīgi darbojas mūsos, un vārda Jēzus Kristus sēkla izaug mūsos kā augsnē. Mēs nespēsim apiet šo izaugšanas procesu, lai saņemtu ražu. Neiesēsi, nenopļausi, un arī es turpinu sēt sevī dzīvības vārdu un darīšu to līdz tam laikam, kamēr šīs manī nobriedušās sēklas spēks neizspiedīs visu, kas traucē man atbrīvot manu brīvību. Nekrītiet izmisumā arī jūs, ja viss netika ātri notiek jūsu apstākļos attiecībā uz Dieva apsolījumiem. Turieties pie šī gara, kura spēks rezultātā sev pakļauj visu apsolījumu ēnkura. Jēzus jau nomira par mums, un nāvei jau nav varas pār mums. Ja mēs mirstam, tad priekš sevis, lai Jēzus dzīvība atklātos mūsos. Mēs nevaram pārvaldīt mūsu pārveidošanas procesu, bet mēs varam būt aktīvi Dieva vaiga meklējumos, kura klātbūtnē viss pārveidojas jauna radījuma Kristu Jēzu dabā. Kāds piecēlās no krēsla, kāds vēl nē, es vēl nē. Ja vien jūs būtu redzējuši, kā raudāja tā meitenīte no dziedināšanas istabām, kad ieraudzīja, ka es nepieceļos, kā viņa raudāja. It kā būtu miris viņai vistuvākais cilvēks, un man nācās viņu mierināt. Es runāju to, ko sapratu, viņai un sev. Droši vien vairāk sev, jo lieta jau nav tajā, piecēlos es tagad vai nepiecēlos.
Visbrīnumainākais process ir pārveidošanās no iekšienes uz ārpusi, kad vārds kļūst par miesu. Un kāda tumsa tad spēs apdzēst šo vārda gaismu vai kaut pieklusināt? Šī pārveidošanās līdzinās procesam, kad taurenis izlaužas no kūniņas. Jo pēdējo grūdienu tas veic ar savu paša piepūli. Tas ir iekšējs spēks, kas viņā darbojas un izgrūž viņu no mirušās kūniņas. Taču lūk, kas ir interesanti. Šajā pārveidošanās mirklī ja viņam kāds palīdzēs, atvērs kūniņu ar rokām, tad viņš nelidos, viņš nomirs. Tā arī jauna radījuma Kristu Jēzu pārveidošanās procesā. Pastāv tādas garīgās situācijas, kurās var izrauties tikai ar to spēku, kas ielikts tevī ar Dieva radītāja rokām. Šis spēks aktivizējas tad, kad pienāk gatavības brīdis. Šajā brīdī uz āru atbrīvojas tas, kas ir tevī iekšā. Mateja 10:26. Tāpēc nebīsties no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, nedz slepens, kas netaptu zināms. Marka 4:22. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Šis apslēptais arī ir valstība, kas tiek iegūts ar spēku. Un visa šī Dieva valstība ir svētā gara iekšienē. Bet tur, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Tāpēc iziešanas no jebkuras kūniņas meklējumos mēs nevaram palikt pusfabrikāti Dieva radīšanas produkcijā, jo to, ko Dievs mūsos iesācis, viņš vienmēr pabeidz. Ir rakstīts Filipiešiem 1:6. Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Efeziešiem 3:20-21. Viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Lūksim kopā. Kungs, es ticu un zinu, ka visu, kas man tik ļoti nepieciešams, es atradīšu tevī. Tu esi devis man savu vārdu, sava vārda varu, ticības spēku un gara spēku. Stiprini mani, mans Dievs, lai es kļūstu spējīga atbrīvot valstības spēku, kurā es esmu pilnīgs radījums Kristu Jēzu. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.